Es domāju, ka galvenokārt mēs gribējām parādīt, cik tā vides māksla var būt sarežģīta un dažāda. Viņa var būt pilnīgi radīta ar rokām, viņa var būt digitāla, tie formāti var būt dažādi. Īstenībā te ir viens darbs, kur mākslīgais intelekts savā starpā sarunājās, kas ir vides māksla, un tie viņa stereotipi ir ļoti cilvēcīgi. Tas liek domāt par to, cik daudz mēs patiesi redzam pasauli caur savām maņām, nevis tikai ar acīm. Bet es domāju, ka virtuālā realitāte rada pavisam citu sajūtu. Tā nav tikai jauns ceļš starp reālo un nereālo. Tas foršais strādājot ar studentiem ir tas, ka viņi gūst pieredzi, kur viņi savādāk tādā studiju procesā nevar gūt. Viens ir tas, ka viņiem arī ir iespēja nokļūt normālā, profesionālā izstāžu zālē, piedalīties nopietnā izstādē, kur tāpat pašu spēkiem viņi visdrīzāk nevarētu. Un jā, tā ir tāda liela pieredze saprast, ko tas nozīmē iekārtot izstādi. Studenti to vēl nav sapratuši. To, cik daudz laika prasa, lai kaut ko radītu. Un ka tieši varbūt tas pēdējais brīdis ir pats svarīgākais tam darbam, kur var noslīpēt, viņu notestēt, pārbaudīt un varbūt pabeigt viņu tik ātri, lai ir laiks vēl kaut ko koriģēt. Tas diezgan skaidrs. Mēs esam nosprauduši tādu mērķu uz 3D modelēšanu. 3D modelēšana ir kā tāda pamatprasme, tā praktiskā prasme studentiem, kur viņi vislabāk apgūst, bet tam papildus tad nāk visādi papildus segmenti, kas to papildina. Viss, kur var pielietot tieši to 3D modelēšanas prasmi, principā kaut vai datorspēļu industrija vai kino industrija. Jo tas viss ir, manuprāt, tādai smadzeņu trenēšanai un radošās domāšanas attīstīšanai.